Paraplāns ir spārna formas lidaparāts, kas ir uzšūts būtībā no neilona, no auduma. Auduma paraplāns, kas uzpildoties ar gaisu, izveido spārnu formu. Attiecīgi gaisā lidojot rodās aerodinamiskais efekts un ar viņu var lidot, tā kā ar lidmašīnu būtībā. Paraplānam ir būtībā veidi līdzīgi tā kā ar motocikliem. Ir krosa, ir šosejas, ar paraplāniem ir līdzīgi. Ir standarta paraplāni, kas ir vairāk hobijam, tādiem pilotiem, kas vairāk brīvdienās lido, kas jau grib kaut kādus novirzienus nopietnākus, tad ir, mēs angliski cross country, tas ir maršrutu lidojuma paraplāni, kas ir jau sportiskāki. Viņi domāti ir, lai varētu efektīvāk izmantot siltās termālās plūsmas, uzņemt augstumu, nolidot lielāks attālums. Tas ir viens veids, otrs veids ir akrobātiskie paraplāni, kas ir kvadratūrā mazāki, kas dod iespēju veikt ļoti dinamiskus pagriezienus, rotācijas, manevrus tīri, arī kas tā saucamo nāves cilpu taisīt. Tad vēl ir paraplāni, kas ir vairāk domāti paramotoram ar piedziņu. Viņiem ir atkal tur vadība savādāka, viņi var griezties plakanāk un pātrināties, ja pieņemsim par vēju jātiek. Bet, principā vizuāli izskatās visi paraplāni vienādi. Mēs lidosim ar standarta paraplānu, kas ir domāts diviem. Viņam ir kvadratūra aptuveni 30% lielāka kā solo spārnam. Un būtībā paraplānu mēra pēc svara dakšas. Mūsu paraplāns būs aptuveni no 150 līdz 300 kg mēs varam svērt. Būtībā mēs ekipējums svar kā 20 kg, attiecīgi mierīgi var lidot, piemēram, ja pilots svar kādi 80, 90, tad būtībā pasažieris var svērt līdz pat 120, 130 kg. Galvenais nosacījums, lai startā pasažieris var izskriet startu, jo būtībā mēs esam tā kā lidmašīna, lai mēs paceltos, mums vajag uzņemt bišķīt ātrumu. Būtībā tie hobija paraplāni, viņi ir uzbūvēti tā, ka viņiem ir ļoti augsta pasīvā drošība. Tas nozīmē, ka, ja paraplānam palaiž vaļā vadību, paraplāns vienkārši lido taisni ar saviem plus-mínus, paraplāna, piemēram, tas ātrums ir 40 km/h, ja bezvējš. Ja viņš lido pret vēju, viņš lido vēl lēnāk, varbūt uz 20 km/h. Attiecīgi, ja palaiž vaļā, viņš vienkārši lido taisni. Ja ir kaut kādas turbulences gaisā un pieņemsim, pieloka paraplānu tur pusīt, tas nav nekas traks. Paraplāns ir uzbūvēts tā, kad veselā paraplāna puse, kas vēl lido, tur ir iekšā gaisa spiediens, un tas spiediens caur paraplānu virzās uz aizvērto pusi, un viņu tā kā atšauja vaļā attaisa. Es nevaru iedomāties tādā mierīgā, brīvā lidojumā, būtībā nekas notikt nevar. Ar paraplānu ir lidot drošāk, kā iet pa ielas malu. Paraplāns var ļoti augstu lidot. Latvijā rekords ir aptuveni 3,2 km. Parasti tas princips ir tāds, kad ar viņš uzvelk, pieņemsim, 700-800 metrus, un tālāk izmanto siltās gaisa plūsmas, lai uzņemtu augstumu, un tad uzņem kilometru, pusotru. Tas ir atkarīgs no bāzes, kurā brīdī tas siltais gaiss sāk kondensēties un rodās gubu mākoņi. Augstāk tur parasti vairs nevar tikt. Tas ir atkarīgs no laikapstākļiem, cik augstu varēs tikt. Mums ir oficiāla civilās aviācijas aģentūras apstiprināta paraplānieristu skola. Mēs būtībā apmācam no A līdz Z. Cilvēks, kas nav nekādas iemaņas, viņš grib iemācīties lidot, viņš nāk pie mums un uzsāk to procesu. Ir divi kursi, ir konkrēta apmācības programma. Abi apmācības kursi kopā maksā 900 eiro. Tur ietilpst viss ekipējums tiek nodrošināts. Ekipējums ir pilnībā jauns. Lidošanai viņš tiek nemitīgi atjaunots, mainīts, ir pilnībā jauns ekipējums. Un kursi aizņem, teiksim, bez steigas un tā pamatīgi mācoties, 3 mēnešos var iziet kursus. On a jailbreak, got no time for a mistake. Any moment till the day breaks, no more time to get to know you. I've been working on a jailbreak, keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks, no
more time to get to know you.